braukšu pēc kravas. Pamainīšos tūlītās es ar piekabēm, paņemšu rīferi, braukšu uz rīferi atpakaļ uz mājām. Ko es gribēju pastāstīt mazlietiņ par vietu, uz kuru es tūlītās braukšu. Es paskatījos mazlietiņ Googlē, atsauksmes vispār, kas tur kā tur ir. Viena no atsauksmēm bija tāda ļoti laba vieta, kur iegādāties narkotikas. Tāpēc dariet paši secinājumus, ja? Kāda tā varētu būt vieta, kas tas par rajonu varētu būt. Otra no atsauksmēm bija tāda, kad kaut kādi nesaprotami cilvēki ar ieročiem staigā un mēģina to visu laiku aplaupīt. Tāpēc es domāju, būs ļoti interesanti. Tas būtu tā kā labi sīkums tur. Pie tā visa vēl klāt komplektā nāk tas, ka tev vajag parkoties uz rampas, un tas ir no ceļa. Vieta tur ir ierobežota, tāpēc diezgan jāskatās, kādu tu leņķi ņem un kas un kā, lai smuki viss ieietu. Jo tad, kad arī parkojies no ceļa, ja, baigi negribās uz kaut kādu ilgu laika periodu apstādināt satiksmi un visu, jo tur sāks visi dusmoties un tā tālāk. Tāpēc es domāju, būs ļoti, ļoti man jautri. Šodien pilna piedzīvojumiem būs diena. Es ļoti ceru, ka es sveikā turienes atgriezīšos atpakaļ un mani neviens nemēģinās aplaupīt. Tad, tā, jā, gadījumā, ja video neiziet, tad viss tas nebeidzās uz pozitīvas notis un zvaniet manai mammai iemeklēt, bet nē, joki pie malas, es domāju, viss būs kārtībā. Tā, iebraucu es pilsētā. Pilsēta uzreiz var pateikt, ka ir tāda diezgan paveca. Mazas ieliņas, viss šaurs. Es domāju, man būs jautri tūlītās. Es jau braucot pa lielceļu nevarēju saprast, kur man braukt, jo fūres GPS man rāda, ka vispār legāla ceļa priekš fūrām uz šejieni nav. Es kaut ko mēģināju saprast ar Google Maps, it kā ceļu atradu, pēc tam viņš pazuda. Es vienkārši uz dūlo kaut kur braucu. Kur es braucu, kur acis rāda. Tagad es iebraucu pilsētā, it kā griezīšos tūlītās pa labi. Skatīsimies, kas tur būs. Jā, viena otra ēka tāda ļoti bēdīga izskatās, nezinu, pavisam. Ļoti daudz mājas, kas pamestas, ēkas pamestas. Kaut kā pavisam šis pilsētas gals tāds bēdīgs. Atbraucu es, par ko es arī teicu. Vieta ir ļoti interesanta. Es nezinu, es pieparkošos šitan. Tur tas nabadziņš parkojās jau. Šis vīrietis šeit arī iebrauca. Nezinu, ka viņš uz turieni tālāk. Vienkārši uz ielas stūra ēka ir. Kāpēc es? Un kāpēc šodien? Un kāpēc man tikko vēl iestrāga riepa? Ok. Nobluķēsim. Izbraucām. Kāpēc es? Man patīk izaicinājumi, bet ne šodien un ne šādā vietā. Ok, iesim čekoties iekšā. Šitā fūra, kas brauc projām, nabaks, iegāja iekšā. Viņam kaut kāda adrese nesaprotama, viņš saka, es riņķoju. Nevaru saprast, kur man braukt. Centos viņam palīdzēt, kā varēju, bet tiešām meklē adresi, Google Maps pat tādu adresi nerāda. Tā, šis vīriņš tūlītās ieparkosies uz turienes. Man ir jābrauc pa ceļu uz priekšu līdz ēkas galam, pa kreisi un tad atkal pa kreisi. Mazliet paveicās, ka šeit nevajadzēs parkoties, jo es esmu par izaicinājumu, bet ne šodien un ne šādu. Ļoti ceru, ka tas otrs šoferis atradīs, kur viņš brauc. Jo tiešām jūtu viņam līdzi, saprotu, kā tas ir, kad tu atrodies tādā vietā,
kur atvainojos velns galvu nolauzīs. Un tu nevari atrast, kur tev ir jābrauc. Nabagam rokas pat drebēja. Jā, vieta tāda nav no patīkamajām. Ok, gaidīsim, kad šīs šoferis pieparkosies un dosimies mēs tālāk. Sapratu, kāpēc cilvēki teica, ka nav rekomendēts šeit naktī parkoties. Tā. Mamma mia. Brauksim tālāk. Mēģināsim izbraukt. Tā. Galvenais, nevienu stabu neko neizķert. Jā, rajoniņš ir vienkārši krimināls. Rajons tiešām krimināls. Vārda burtiskajā nozīmē. Ārā ir dīvans. Tā, līdz ēkas beigām. Kreisi. Un starp ēkām man ir jābrauc. Ok. Cik es saprotu, es pareizi saprotu, tad laikam šitam te ir jābrauc. Jā. Vienkārši lieliski. Jo, Haidi. Jūs ko nopietni? Kāpēc es un kāpēc šodien? Šīs dienas sponsors šim video Valdarjāņi. Dubultā deva. Ok, es ļoti ceru, ka es braucu pareizi. Ja es tur nevarēšu iegriezties un tad atpakaļ es arī nedomāju, ka es izbraukšu, tad būs pilnīgā dimbā. Tā maigi sakot būs dimbā. Tas būs vienkārši pilnīgs. Es domāju, jūs paši saprotiet, kas tas būs pilnīgs. Ok. Gribētos redzēt to cilvēku, kas šo vietu taisīja. Ok, labi, te ir priecīgā gadījumā, ja kas, es te varu apgriezties. Es varēšu apgriezties te, viņš teica cauri parkingam braukt. Ok. Ok, jā. Paniku uzdinu. Kur priekšā stāv jau rindā. Paņiķorša, kā mans brālis teica. Ko darīsi? Labāk panikot bišķīti. Nē, panikot nevajag. Tad, kad sāc panikot un stresot, tad sākas visādi piedzīvojumi. Mierīgi ar vēsu prātu. Man liekas, viss trakākais jau man aiz muguras ir. Es ļoti ceru. Tā, aiziesim, paskatīsimies, kas tad notiek. Ko sataisīju check-in? Vilcieni garām iet. Visāda netīrība gar malu. Vienkārši miskaste. Gaidīsim, kad pienāks mūsu kārta. Un tad parkosimies. Parkoties arī mazliet jautri būs, es jau redzu. It kā nevajadzētu būt tik traki, kā tur sākumā bija. Mazliet viņu vairāk vietas. Bet, tāpat mazliet viņu nāksies patestēt savus spiež ar plecu durvis. Nāksies patestēt savas parkošanās prasmes. Tā.
vedīšu, cik es saprotu, alumīnija kā folija. Nezinu, kā lai pareizi apskaidro. Alumīnija folijas rullīšos satīts. Tā. Paņemsim šo te malā, lai netraucē. Es ceru, ka viņi īpaši nedusmosies, ka man piekabā būs kaste ar siksnām. Nu ko, draugi mīļie, ieparkojos es, priekšā ir siena. Es atvainojos par izteicienu, bet kurš idiots uzlika sienu tur? Tieši priekšā rampai, tā neredzās saules spīd, tieši priekšā rampai. Kāda velna pēc tur ir siena? Ja šeit ir rampa, kur es stāvu, un vēl divas. Uz tām divām es nezinu, kā tu vari noparkoties. Sanāk laikam tā, tad, kad šeit neviena nav, tad tu vari parkoties. Blakus man šoferīs, liels viņam paldies, Dievs dot veselību un laimi, palīdzēja ieparkoties man. Jo man sanāca tā, izbraukt uz ielas, viss būtu štrunts, ja nebūtu šīs te sienas. Es nesaprotu, un vēl dzeltens miets kaut kāds. Priekš kam? Es braucu, taisni izbraucu. Es parkojos atpakaļ, es nevaru iegriezt tikai tāpēc, ka šeit ir siena. Es aizķēru to dzelteno stabu ar dubļinieku sanāk tā, es pēc tam parādīšu. Es vienkārši nevaru saprast, priekš kam tā siena ir vajadzīga, kurš tik ļoti ienīst šoferus, kad uztaisies šo te debīlo sienu vienkārši. Viss būtu normāli, tiešām bez nekādām problēmām uz ceļa uzbrauc, hops, atpakaļ, siena priekšā. Priekš kam? Paldies Dievam, iebraucu es, viss ir ok, maziņš damage, tas nav nekas. To dubļnieku principā var iztaisnot, var paņems no citas fūras, varbūt vecas, kas stāv uz detaļām pārmetīs, un tas nav nekas traģisks. Tā, sēdēšu, es gaidīšu, kamēr sakraus mani, un tad došos lēnā ceļā projām uz mājām, un ceru, ka uz šādām te vietām vairs nekad mūžā neatbraukšu. Sakrāva mani. Izbraucos mazliet to pašu pusi, pa kuru iebraucu. Aiztaisīšu šeit durvis, lai uz ielas nevajag to darīt, jo tur diezgan tāda satiksme. Uzlikšu siksnas un došos uz mājām no šīs ellišķīgās vietas. Nebija jau tik traki. Principā viss normāli, vienīgais ieparkoties gan bija mazliet grūti. Bet, nekas, visu izdarījām, ieparkojāmies, krava ir paņemta, dokumenti ir, var braukt. Tā, iekrāvām šādu te alumīnija foliju, ies uz lielveikalu. Šādi te mazas kastītes iepakojumi. Uzliku barjeru, lai nekas nešļūkā nekur. Temperatūra nav jāslēdz iekšā, tāpēc aizbraukšu līdās nosturašos un došos uz mājām.
Atrodos pašlaik Nebraskas štatā. Ārā deg lauki, meži. Ir kaut kādi apkārtnē dabas ugunsgrēki. Visa tāda gaiss, viss tāds zilganīgs, dūmains, netīrs, smird, ļoti smaka, vienkārši nepatīkama. Es jau kondicionēju arī visus ventilāciju aiztaisīju ciet, bet tāpat fūrā smaka ir pēc lūgiem ļoti tāda galva, tā kā liekas reiz mutē tāda garša. Nepatīkama. Parasti jau kaut kas tāds ir Kalifornijā, katru gadu, kad deg, meži deg. Bet šogad es skatos, Nebraska ir nolēmusi izcelties. Jau pat principā nav arī vasara sākusies un jau viss deg. Es domāju, tas noteikti ir saistībā ar to, ka nav bijis nekādu baigo nokrišņu ziemā. Sniega arī nekāda jēdzīga, lādzīga nebija. Lietus arī tā šā. Un līdz ar to viss ir izkaltis un sauss un mazākā dzirkstele un aizdegas. Daudz jau nevajag. Jā, cenšos ātri no šī posma pēc iespējas ātrāk izbraukt, jo nepatīkam elpot šādu te netīru gaisu kungus. Tātad, kā jau domāju, atvienojās šis te no šī te. Tas ir, kas regulē gaisu. Man ir pilnībā nosēdušies. Nopirkos skrūves. Skrūvdēznis ir nopirkos skrūves arī. Pamēģināsim ielikt skrūvi. Jo principā, kā izskatās, tad tikai arī skrūvi vajag. Un paskatīsimies, kas mums te sanāks.